Labvakar visiem! Ne sevišķi tas labs vakars ir. Šīs ir ģenerāļu nagla 300 sekundēs. Nu, pēc šī zaudējuma turkiem nav viegli runāt, bet es centīšos kaut ko arī pateikt. Nu, godīgi sakot, man pārsteidz turku spēle tieši no organizācijas viedokļa. Ja mēs ņemam spēli kopumā, mēs redzam praktiski. Turki uzvarēja bez neviena ātrā uzbrukuma. Tas nozīmē, viņi pat gāja trīs tur tā, bet viņi tāpat pieturēja un spēlēja ļoti organizētu tādu Eirolandes basketbolu, ja, ko, godīgi sakot, maz kas spēlē. Un Atamans bija pareizi izreikinājis, ka ar Latvijas izlasi var vinēt tikai tā, kad spēlēt organizēti, ļoti, ļoti, teiksim, strukturēti un uz vājām vietām. Mēs zinām, ka Latvijas izlasē ir diezgan vāja aizsardzība. Un, jo tā komanda uzbrukumā spēlē ļoti organizēti, tā aizsardzība vēl vairāk brūk. Un mēs redzējām, ka praktiski mēs netikām galā ne ar ko. 3 punktu metieni, 24, 14 bija turkiem. Ja? Es teikšu, ka tas bija kaut kāds fenomenāls rezultāts, bet tas jau nebija tā. Atnāc un met pār rokām. 80% metienu bija brīvi, pilnīgi brīvi metieni. Kāpēc? Tāpēc, kad organizēts uzbrukums. Viens pick and rolls, otrs 4, 5 kustība bez bumbas, uz vājo vietu spēlē uzreiz, kuri nomaiņa. Tad praktiski katrs uzbrukums bija sagatavots. Un tas bija tas galvenais rezultāts tieši viņu uzbrukumā. Un mēs 93 punktus ielaidām pirmajā puslaikā. Mums praktiski nestrādāja nekas aizsardzībā. Tas, ko es teicu pirms šī turnīra, aizsardzība ir katastrofa. Vienkārši. Un šeit parādījās, ka ar tādām komandām kā ar Turciju mēs spēlēt nevaram. Labi, Turki arī bija labi sagatavojušies un cepuri nost. Tā, par mūsu uzbrukumu. Tur ir vēl viens stāsts. Tik haotisku uzbrukumu es sen nebiju redzējis. Ja? Tātad praktiski izmesti 37 trīspunktnieki, 13 iemesti. No tiem, es teikšu tā, 15, 20 vienkārši zilē izmest. Iznāk Arturs Kuruts, kurš nav šuters. Ne, viņš iepriekšējā spēlē iemet, un sākās. Visi izmēģināja rokas, -10 aizgāja, un komanda pazaudēja pārliecību. Un, manuprāt, komandai vispār nav uzbrukuma stratēģijas. Es redzu, ka, piemēram, Purziņģim iespēlēja labi, ja 2 reizes. Tad, ja tā spēle neiet, tad cenšamies. Un arī visi tie uzbrukumi, kur gāja caurgājienu vai iespēlēšanu, bija brīvi metieni. Un līdz ar to mēs zinām, bet cik daudz nesagatavot metienu. Es nezinu, ko treneris Bankī tur saka saviem komandai, bet viņš zaudēja pilnīgi zaudēja savam oponentam, Tātamanam taktiski, pilnīgi, un to es arī varu apspriest, un es domāju, ka tas rezultāts arī parādīja. Vēl viens stāsts ir Žagars. Mēs viņa talantu zinām. Viņš iznāca tiešām spēli, bet arī viņš pats uz zevīm vairāk spēlē, varbūt kādu piespēlīt iedeva. Bet mēs redzam to vību, un viss tā spēle bija citādāk. Bet veselība. Viņam tās traumas. Es 10 reizes teikšu, paņem vienu fizisko treneru un katru dienu šancē uz savu muskulatūru. Un es varu pateikt, gadu laikā viņš būs monstrs. Iznāk otrādāk. Viņš nāk. Un pie mazākā kontakta viņam ir trauma uzreiz. Līdz ar to Čāls nevar spēlēt. Tagad par to pašu, ko es teicu. Sākumā arī pirms, kad 5 aizsargi ir pa maz. Mums vajag tādu Leimanu, kurš organizē spēli, kurš taisa kombinācijas un piespiež komandu spēlēt pareizi. Ja. Viņam nav jāmet iekšā, bet mums vajag vienu. Jo ārējā līnija vispār, Zoriks arī attiecīgi izkrīt, pilnīgi izkrīt. Jā. Lomašs ņemās, viņš savā stilā, kā saka, punktiņas vāc un individuāli spēcīgs, bet nav organizācijas. Jā. Un aizsarga līnija mums ir vājākā. Kas attiecās par garo līniju, arī Kristapam viena no sliktākajām spēlēm. Viņš principā tā kā ir apjuts šī komandā. Viņš īsti nezina, kur spēlēt, kad dabūs, kur dabūs. Nav kas iedod, nav kas saorganizē. 5. numuram ir grūti. Aizsardzībā jau arī, teiksim, visu laiku spēlētāji laiž garām. Pret pick and rolliem ir problēmas. Skaidrs, ka
Viņš šajā komandā nejūtās tāds pilnīgi, pilnīgi kā teikt, ērts. Ja? Nu, kas tālāk? Rītā, vai ne? Nākamā spēle ar Igauniem piekdienas vakarā. Nu, es teikšu tā, ja šādi spēlēsim, 50-50. Spēle būs ļoti līdzīga. Un es paredzu, kad mums ir vienkārši psiholoģiski jāsagatavojas. Ja? Un man ir, godīgi sakot, liels bažas par komandu, ja Žagars nespēlēs. Tad komandai būs jāsaka uz to zobu un jācīnās. Nevis par medaļām, bet būs jācīnās par izkļūšanu no četrnieka. To arī novēlam un gaidām mēs piekdienu, kad spēlēsim ar saviem ērtajiem, neērtajiem pretiniekiem Igauniem. Čau!